Tātad 2 nedēļas apmēram pirms nogalināšanas akcijas vācu vadība dod latviešu policijai uzdevumu sagatavot šo te noziedzīgo akciju, kad tiek pateikts, ka ebreji ir jāiznīcina. Jā, šī vieta, šis mežs šeit pie Bauskas, apmēram 8 km no Bauskas, Mēmeles upes krastā, līdz 2. pasaules karam šeit bija šautuve priekš policistu un aizsargu mācībām. Jau dažas dienas iepriekš šajā vietā tika izraktas bedres, un 8. un 9. augustu vakarā 9:00 no Bauskas ar smagajām automašīnām uz šo vietu tika vesti cilvēki. Cilvēkus novietoja tur, šeit, kur var redzēt šautuves valni, tur cik cilvēki novietoti, un viss mežs apkārt tika apsargāts, lai neviens nepiedarošais šeit neienāktu. Bauskas gan pilsētas, gan apriņķa policisti un arī palīgi policisti apsargāja šo vietu. Tumsā, lai neviens tā sakot nekur no šīs vietas arī neaizbēgtu, arī šeit bija apsardze. Tātad tas nozīmē, ka bija apsardze pa ārējo perimetru un apsardze arī šeit, šajā te vietā, kur cilvēki gaidīja savu likteni. No rīta, kad sāka aust gaismiņa, apmēram tā kā tagad, 5:05 no Rīgas ar vienu autobusu ieradās slepkavu komanda, beidīgi slavenā Arāja komanda, apmēram 30 cilvēki. Tad cilvēki tiek tiek kārtoti grupās pa 10, 15, 20 cilvēkiem un tiek vesti uz šo te bedru malu un slepkavas veic savu darbu. Людей подводят сюда. Jā, šeit, te, kur ir šeit bedres ir šeit. И их ставят лицом к яме? Ar seju pret bedri, jā, apmēram 1,2 m attālumā šauj divi slepkavas, viens šauj galvā, viens savu krūtīs, un cilvēki krīt bedrēs iekšā. Cilvēki, kas šeit atrodas apmēram nepilni 100 metru attālumā, redz visu, kas šeit notiek. Tad, kad sākās šaušana, tad, protams, ka sākās arī panika, kliedzieni un viss pārējais, un tad arī policisti, tā sakot, ar šautenes slaidnēm mēģināja to visu apklusināt jau un turēt ļaudis kaut kādā, tā sakot, kārtībā. Un 3-4 stundu laikā tiek nošaut apmēram 400-500 cilvēku. Tad, kad slepkavošana beidzās, protams, ka cilvēkiem ir mantas, cilvēkiem ir apģērbs, kur bija jāizģērbjās, un, protams, ka mantas tur visas paliek. Un tad, kad slepkavas aizbrauc uz Bausku, tad vietējie policisti paliek, aizrok bedres, savāc atstātās mantas, ar tām pašām kravas automašīnām aizved uz Bauskas pilsētu.